Mans mērķis ar Forsleks tiešām bija dabūt to certifikātu, ka var arī apsaimniekot mājas, kas ir virs 1500 kvadrātmetriem. Es vienmēr domāju, ka ir labi atbildēt jautājumus ar precīziem likumiem, kā arī tas normatīvi būtu pareizi. Un to Forsleks man tieši iedeva. Viennozīmīgi viss, ko tu šeit apgūsti, tas tev nodara, ja tu esi nolēmis savu karjeru tālāk virzīt nama apsaimniekošanas profesijā, tad tev pilnīgi viss, ko šeit sniedza lektori, tas tev noderēs. Jā. Es tiešām varu ieteikt mācīties šeit, Forsleksā tieši un apgūt pārziņu profesiju, tieši izmantojot iespējas. Es esmu nopietns cilvēks, un ja es kaut ko gribu saņemt un vēl par kaut ko maksāju, es arī tiešām gribu saņemt praktiskas zināšanas. Un šeit ir vieta, kur tiešām tu reāli var saņemt zināšanas. Katram namam ir vajadzīgs prasmīgs pārvaldnieks. Šāda prasība izriet no likuma, un likumdevējs attiecībā uz pārvaldnieka kvalifikāciju ir uzlicis augstu latiņu, nosakot, ka ir nepieciešama kārtīgi iegūt izglītību, jeb iegūt prasmes un kompetences, kas ir nepieciešams, lai dzīvokļu īpašnieki justos droši, ka viņu māja ir absolūti drošās un prasmīgās rokās. SIA Forsleks pārvaldnieku izglītības iestāde ir valsts akreditēta izglītības iestāde, kas sagatavo namu pārvaldītājus. Lai iegūtu 4. kvalifikācijas līmeni, tātad profesijai namu pārziņas, kas ir obligāta prasība, lai pārvaldītu māju. Profesionālās kvalifikācijas programma Namu pārziņas ietver kopā 960 akadēmiskās stundas, no kurām 1/3 ir reāla prakse pie reāliem pārvaldniekiem un savas jomas pārzinātājiem, un 2/3 ir teorija pie pasniedzējiem, kas ir savas jomas profesionāļi un praktiķi. Mācību kursa ietveros jaunie namu pārziņi apgūst tās zināšanas un kompetences, kas viņiem ir vajadzīgas, lai pildītu sekmīgi pārvaldīšanas arodu. Tās ir zināšanas, kas ir balstītas būvniecībā un remonta darbu veikšanā, energoefektivitātes projektu vadīšanā, izpratnē par inženieru komunikāciju un apsekošanas jautājumiem, un kur nu vēl nopludinātie dzīvokļi, parādu piedziņas jautājumi, ūdens zudumi un citi svarīgi jautājumi. Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā, otrdienas un ceturtdienas vakaros, tātad var pielāgoties. Nodarbības notiek e-vidē, attālināti, nodarbības tiek ierakstītas, tas nozīmē, ka jūs varēsiet apskatīties nodarbības atkārtoti. Pie mums mācās gan dzīvokļu īpašnieki, kuri vēlās noskaidrot, vai pārvaldnieks viņu mājā dara visu pareizi, arī dzīvokļu īpašnieku biedrības, kuriem ir interese savu māju ņemt pārvaldīšanā pašiem, arī esošie pārvaldnieki ar pieredzi, kuri grib sakārtot dokumentus un iegūt šo valsts noteiktu obligāto kvalifikāciju, lai varētu pārvaldīt māju. Iegūtā izglītība man noteikti palīdzēs daudz labāk un drošāk un plašāk uzrunāt apkārtējā māju iedzīvotājus un pierunāt viņus veidot biedrības, lai mēs varētu savas kārtībā, savas mājas un arī kopumā savu rajonu. Mēs nevaram nodarboties vispār šajā jomā, ja nezinām likumdošanu. Tā ir pirmais solis, otrais to likumdošanu piemērošanu. Un tieši Forsleks bija tādas iespējas ne tikai likumdošanu uzzināšanu, bet arī uzzināt to likumdošanu piemērošanā. Es ieteiktu izvēlēties Forsleks noteikti tādēļ, ka mācības ir attālinātas un pielāgojams katra ikdienas ritmiem. Noteikti mācību kvalitāte ir augsta, pasniedzēji ir iedvesmojoši un ļoti kompetenti un arī saprotoši. Forsleks es izvēlējos, jo viena paziņa pabeidza šo iestādi. Un redzot, kā viņa pielieto gan likumus, gan darbojas, tad es sapratu, ka šeit ir tā vide, kur es gribu mācīties un kuras iegušu zināšanas, kuras man ir nepieciešamas. Nepilna gada laikā jūs varat iegūt profesionālo kvalifikāciju namu pārziņas
un izpratni par apsaimniekošanu un pārvaldīšanas pamatiem, kā tas ir jādara, kā tam ir jābūt uz visiem laikiem. Jaunā namu pārziņu kvalifikācijas programma uzsāksies jau pavisam drīz rudenī, un kā katru gadu ik pa 2 mēnešiem būs iespējams pieteikties mācībām. Piesakies un izvēlies sev vēlamo laiku, kad uzsākt mācības mājaslapā www.forslex.lv.